Vairākiem Latvijas pilsoņiem šī diena nāca ar pārsteigumu, ka viņi Krievijas prezidentu vēlēt nevar. To viņi uzzināja tikai izstāvot garo balsotāju rindu Rīgā. Taču tie, kuru balss ir derīgas pārsvarā, tās atdeva par Putinu. Krievijas prezidentu Rīgā vēlēt ieradās gandrīz 2 reizes vairāk Krievijas pilsoņu nekā piedalījās Krievijas domas vēlēšanās decembrī. Turpina Aikīnce. Latvijā mīt vairāk nekā 39,000 Krievijas pilsoņu. Rīgā dzīvojošie satiekas kādā no garajām rindām, kas izveidojas pie 4 balsošanas iecirkņiem. Tās gan virzās raiti, jo balsotājus reģistrē 10 darbinieku. Tiem, kas balso pirmo reizi, tiek konfekte un lentīte Krievijas karoga krāsās. Taču tādu nav daudz, jo pārsvarā nāk padzīvojuši ļaudis. Aptaujājot vēlētājus, ir skaidrs, Rīga balso par Putinu. Es viņu mīlu, malacis, jauns, talantīgs. Par Vladimiru Putinu. Viņš ir mūsu nākotnes cerība. Pacels valsti līdz galam, jau gandrīz ir pacēlis. Par pašu iedzīgāko politiķi visu pasaules politiķu vidū. Protams, par to, ko mīlam. Kurš mums sapņos rādās, ko redzam katru dienu un kurš mums nekad neapniks. Iecirknī Maskavas namā turpat blakus rindai darbojas bufete un tajā brīvu galdiņu atrast grūti. Tā arī atzīmējam Krievu stilā. Par Putinu? Nē, es par Zjuganovu, kaut es nebiju komunists sirdī, laikam tomēr esmu. Mani komunistiskā partija uzaudzināja. Par tik lielu vēlētāju aktivitāti ir pārsteigti arī komisijas darbinieki. Krievijas pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā, balso ļoti aktīvi. Godīgi sakot, tik lielu plūsmu pat nebijām gaidījuši. Balso par 40% aktīvāk nekā domas vēlēšanās. Krievijā ir cita varas sistēma. Prezidents spēlē lielāku lomu nekā šeit, ja salīdzina ar Latviju. Par pārpratumiem šajās vēlēšanās parūpējās tieši pilsoņi ar Latvijas pasi. Vislielākais kurjos, ka nāk Latvijas pilsoņi, izstāv rindu un tad brīnās, kāpēc viņi nevar balsot par Krievijas prezidentu. Krievijas pilsoņi nedomā, ka Latvijas un Krievijas attiecībās kas īpaši mainīsies, kad vara atkal būs Putina rokās. Būs normālas, draudzīgas attiecības. Es tāpat domāju. Nekas nemainīsies, virziens ir pareizs, bet ar mazām nobīdēm, kas ceļā gadās, viss būs normāli. Ceru, ka Latvija beidzot ar Krieviju draudzēsies un mēs dzīvosim tikpat labi kā Krievijā. Maskavas namā dažu stundu laikā nobalso 1200 cilvēku, bet domā, ka līdz 8, kad iecirknis slēgs, šis skaits sasniegs vai pat pārsniegs 4000. Aikīnce, Latvijas televīzija.